Nu, tātad bija laiks, kad bija kopējs konteineru laukums visam šim mikrorajonam. Pie viņa nevarēja pienākt, jo lietus ūdens kanalizācija nestrādāja, veidojas kalni ar atkritumiem. Mēs ar iedzīvotājiem uzrakstījām vēstuli pašvaldībai un Rīgas namu pārvaldniekam. Rezultāts bija tāds, ka vienkārši konteineru laukumu aiztaisīt ciet un uzdevā, lai visus konteinerus nolikt pie mājām. Nolikam pie mājām, rezultātā pie katras mājas izveidojas neskaista situācija. Cilvēki meta uz zāļu teritoriju lielgabarītus, konteineri stāvēja uz zāļas zonas, praktiski nevarēja normāli viņus apkalpot. Ja kāds noliek blakus mašīnu, tad atkrituma izvedējs pat tos konteinerus neņemā un nevedā. Rezultātā sanāk tā, ka ziemā pieņemsim, pat sētnieks nevarēja izstiept no zaļas zonas to konteineru, jo apkārt bija ļoti daudz sniega. Iedzīvotāji griezas pie mums, lai mēs viņam palīdzētu kaut ko sakārtot. Mēs iznomājam šo zemes gabalu no Rīgas domes, un tad pēc tam Aleksandrs ar mājas vecākiem skaņoja projektu un darīja savu darbu. Paldies, kad mums ir tāds uzņēmums Linear. Paldies viņu izstrādātajai programmai, kas ir, mēs redzam, tas ir pazemes konteineru laukumi, un galvenais tas ir pilnīgi bezmaksas pasākums priekš iedzīvotājiem. Nāk klāt tikai izmaksas, kas saistīts, pieņemsim par to grūdiešanas laukumu, kas ir saistīts ar žoga uzstādīšanu, bet tas neatiecās patieši uz pašu konteineru laukumu. Tā kā, principā, sanāk, ka ir tiešām vērta programma, viņa nav sarežģīta noformējama, tur visa tā procedūra ir diezgan vienkārša, tas ir vienkārši jāņem un jādara iedzīvotāju labā.